Zālē ir daudz cilvēki, kas varētu ļoti daudzus izglābtos Latvijas bērnus saukt pilntiesīgi par saviem bērniem, jo tas ir darbs, kas notiek katru dienu. Katru dienu kāda sieviete tiek atrunāta, kāds bērns piedzimst, un Viljams Šulcs ir viens no tiem, kas droši vien ļoti daudzus Latvijas bērnus var saukt par saviem bērniem. Lūdzu, vārds jums. Marītei bija viņas dzīves lielā mīlestība, bija dzīvoklis Rīgā, bija darbs. Un tad viņa saprata, ka gaida bērniņu, par ko ļoti nopriecājās. Kad viņš šo priecīgo vēsti pastāstīja savam draugam, viņš pateica, es ienīstu bērnus. Un atskaidot to, ka viņš piedāvāja viņai naudu, lai viņa veic abortu, tie bija gandrīz pēdējie vārdi, ko viņa no savu drauga dzirdēja. Viņa sāk domāt, ka laikam jau tā arī būtu jādara. Bet tā pašā laikā bija šaubas. Viņa bija dzirdējusi, ka var rasties komplikācijas, ka varbūt pēc tam vairs nevarēs palikt stāvoklī, nevarēs būt bērni, sāksies dažādas veselības problēmas un nevarēja izdomāt. Laiks gāja, un viņi saprata, ka ir jau par vēlu, un ka tas bērniņš jau ir un būs. Tad viņi to pateica darbā, viņu atlaida no darba. Viņa pateica dzīvokļa īpašniecei, ka viņai būs bērns, viņai palūdza pazust no dzīvokļa. Vai grūtniecība ir kāda bīstama kaite, no kā visai sabiedrībai būtu jānorobežojas? Tieši tajā brīdī, kad sievietei visvairāk vajadzīgs pārējo atbalsts, tad bieži vien visi no viņas novēršas. Viņa atnāca uz mūsu Rīgas biroju un sēdēja tur uz trepēm un raudāja. Mums bija iespēja viņai dot patvērumu, un jau vairākus gadus viņai ir meitiņa. Es šodien viņai jautāju, vai viņa nožēlo savu izvēli vai nē, pie kuras viņa nonāca gandrīz vai netīšām. Teica, ir bijis grūti, brīžam pat ir žēl, bet tas prieks ir lielāks. Ilona dzīvoja, uzauga bērnu namā. Viņai nebija dots ne spožs prāts, ne arī kādas citi dotumi. Viņa bija tikai 1,40 m gara. Un naktīs bieži vien puiši ienāca meiteņu daļā un izvaroja viņas. Un tā viņa bija palikusi stāvoklī. Bet jau viņai bija 18 gadu, viņa bija iznākusi no bērnam. Viņai bija šis lielais jautājums, bet tas jau nav mans bērns, tas ir šī izvarotāja bērns. Ko man darīt? Viņa gribēja iet uz abortu, bet tā pašā laikā bija arī bail to darīt. Un tā viņa atnāca pie mums un pajautāja, ko darīt? Ko jūs viņai ieteiktu? Un sarunas rezultātā viņa izšķīrās šo bērnu saglabāt. Un viņai tika ļoti ieteikts, lūgt, lai Dievs palīdz iemīlēt šo bērniņu, kurš viņai ir pilnīgi svešs, riebīgs, negribēts. Lai viņa spētu viņu mīlēt arī tad, kad viņš jau būs viņai rokās. Un tā arī notika. Šobrīd jau dēls ir liels, un viņa ir bijusi diezgan apmierināta māmiņa. Mums piezvanīja kāda topošā māmiņa no Latgales. Vai mēs pieņemsim viņu dzīvot, viņa piedzemdēs bērnu un atstās? Kāpēc? Tāpēc, ka viņas draugs ir uzstādījis šādu ultimātu. Viņš vai bērns? Kas tā par izvēli? Kas tas vispār par vīrieti? Viņš vai daļa no viņa? Bet kur ir labāka? Kā lai to zina? Mēs teicām, protams, brauc šurp, dzīvo un dari tā, kā tu uzskati par pareizu. Galvenais, palīdzēsim visu kopā bērniņam.
Vēl bērniņš nebija piedzimis, kad viņai iznāca auklēt citu pie mums mītošo māmiņu bērniņus un pilnīgi nomainījās programma. Viņa teica, es nekad nešķiršos no savu bērnu, kuru viņa vēl nebija redzējusi. Vīrietis aizgāja, bet pagāja pāris gadi, un viņa izveidojas ļoti saskanīga un laba ģimene. Un kāds cits vīrietis spēja pieņemt šo iepriekšējā vīrieša atstāto bērnu. Bet ja viņa būtu izvēlējusies to vīrieti, kurš sāk ar draudiem par aiziešanu, bet tur vispār būtu iespējams ilgspējīgas attiecības. Bet šādās situācijās sievietēm noteikti nav viegli. Kad šis draugs ir reāls un ļoti svarīgs un varbūt ļoti mīļš un visu mūžu mīla, un pēkšņi šāda izšķiršanās. Mēs pazīstam daudz māmiņas, kuras ir piedzīvojušas bērnu tikai tāpēc, ka nav bijis naudas abortam. Tikai tāpēc, ka pārāk vēl jaunai meitenei ir atklājies, ka tās nav vēdera problēmas, bet gan grūtniecība 5. un dažreiz pat 6. mēnesī. Kaut kā viņš neaug tas vēderiņš, viens nepamanīja, kaut kas viņai tur nav lāgā. Jeļena nonāca bērnamā 14 gadu vecumā, jo viņas mātei bija nepārvarams slāpes pēc raudzētiem un citādi tvaicētiem dzērieniem. 15 gadu vecumā viņa satika, kā domāja, savu mūžu lielo mīlestību, un 16 gadu vecumā visiem bija šis jautājums, ko darīt ar viņas grūtniecību. Viņa satikās ar savu māti, kuru joprojām pati ļoti mīlēja. Māte teica, aborts. Bērnam direktori teica, tikai aborts. Aizved pie ārsta, kas teica, noteikti aborts. Viņai pašai bija licies, ka tas ir kaut kas slikts, bet klausoties visos pieaugušajos, 16-gadīga meitene no nelabvēlīgas alkoholiķas ģimenes, ko lai viņi domā? Viņi domāja un nepakļāvās, un beigās saprata, bet tas būs noziegums. Un tad viņi visiem pateica savu lēmumu. Nē, nekāds aborts, es paturēšu bērnu. Tas izraisīja briesmīgas pieaugšo dusmas. Kas mēs esam par sabiedrību, ka mēs šādam mums uzticētam bērnam gribam ar varu piespiest. Un man ir arī kāda bērnam direktora atklāti pastāstījusi. Ja mēs pietiekam agri atklājam grūtniecību, viss tiek atrisināts kārtīgi. Mums ir savs ārsts, pie kura mēs aizvedam meiteni uz pārbaudi, un pēc pārbaudes viņa ir atkal bez bērnu. Bet ja tas notiek pārāk vēlu, protams, es nedomāju, ka visās iestādēs tā notiek, bet notiek arī tā. Kāda cita no mūsu iemītniecēm bija dzīvojusi vētrainu dzīvi, un viņas vīrieši bija tādi, kas bija iepazinuši dzīvi aiz restēm no tās puses. Arī pašai viņai par narkotiku tirdzniecību bija nosacīta sodāmība, un tad, kad ar pēdējo draugu dzīvojot, viņa saprata, ka ir stāvoklī. Viņa sadabūja vajadzīgos nepilnos 50 latus un devās veselības centru 4. Tur konstatēja, ka grūtniecība jau ir pāri par 10 nedēļām, viņa taisot tikai līdz tam. Tad viņa noskaidroja, ka dzemdību namā taisot arī vēlāk abortu, bet tas maksā daudz vairāk, it kā 150 latus. Tad viņa uzzināja arī par iespēju izraisīt šīs mākslīgās dzemdības, bet neviens ārsts viņai nedeva tam atzinumu. Tā viņa sakostiem zobiem šo bērnu bija spiest paturēt. Kad viņas māte uzzināja, ka viņa ir stāvoklī, viņa izraidīja viņu no mājām, atteicās no viņas. Un tad viņa piemetās pie kāda cita bijušā cietumnieka, jo pašas draugs tobrīd arī atradās ieslodzījumā. Un principā bieži bija badā. Ja izdevās ielavīties vecāku mājā, tad viņi pieēdās, paņēma pārtiku līdzi, bet atkal bija dienas, kad viņi bija pilnīgi badā un lasīja ābolus, kur varēja un ēda. Mums zvanīja no probācijas dienesta, ka ir viņiem grūtniece, kas pārtiek principā no āboliem. Kad no ābolu sezona beidzās, tad decembrī viņa
beidzot sadūšojās lūgt mūsu palīdzību un iespēju dzīvot mūsu bēbīšu mājā Tukumā. Un drīz vien pasaulē nāca bērniņš, pie tam vienā dienā ar mūsu tā brīža otru iemītnieci, kurai bija 13 gadi. Un pēkšņi šī sieviete pilnībā mainījās. Viņa no pirmās dienas sāka ar bērnu runāt, kā ar tuvu cilvēku. Un dīvainā kārtā, ka šis bērns gandrīz no pirmās dienas viņai kaut ko gugināja pretī. Un tagad ir pagājuši daži mēneši, un viņa saka, es redzu viņa acīs šo izmisumu. Viņš man it kā lūdz, tikai nepamet mani. Es jūtos ļoti vainīgi viņu priekšā par to, ka es gribēju viņu nogalināt un par to, ka es visu grūtniecības laiku ar viņu nereizes nerunāju. Un viņš acīm redzami saprot to, kas viņam ir draudējis, un es viņam nespēju vien pietiekami apliecināt, ka viņš tagad ir drošībā pie manis. Mums pārējiem viņu vērojot ir sajūta, ka viņi piedalās konkursā par labāko mammu pasaulē. Kāda cita sieviete palika stāvoklī no attiecībām, kuras bija pilnīgi nenopietnas. Un viņai pat nebija neviena tuvinieka šajā pasaulē. Protams, vienīgā doma bija aborts. Viņa tam cilvēkam neuzdrošinās neko teikt. Tur skaidrs nebija nekāda saistība. Pastāstīja par savu lēmumu veikt abortu kādai draudzenei, bet tā viņai teica, zini, tev būtu jāparunā ar kādiem cilvēkiem. Un tā viņa nonāca līdz sarunai ar mums. Un tā bija smaga saruna. Viņai bija ļoti daudz argumentu par abortu. Viņa ir viena, viņai drīz beigsies viņas labi apmaksātais darbs un iespējams, ka viņa tālāk būs bezdarbniece. Viņai nav neviena, kam prasīt atbalstu. Vīrietis viņai nav. Un viņai ir bail, ka viņa neko nespēj savam bērnam dot, ka tā būs nožēlojama nīkuļošana. Un arī mēs nevarējām viņai neko sasolīt. Tikai to, ka tas, kurš dzīvību dod, arī spēs par katru dzīvību parūpēties. Tajā brīdī tie vārdi viņai neko daudz nenozīmē, bet viņa izvēlējās dzīvību. Un gāja gadi, un viņa ir sapratusi, ka viņa kļūst ļoti bagāta, ka viņa vairs nav viena šai pasaulē, ka viņai ir viens tuvs cilvēks, viņas radinieks, viņas dēls. Viņa ir daudz atklājusi par to, cik ļoti Dievs var palīdzēt, un arī daudz labu cilvēku ir viņas ceļā bijuši, kas ir palīdzējuši. Viņa saka, es sastapos ar draudzenēm, viņas varēja atļauties daudz vairāk, es nevarēju atļauties pieaudzētos nagus un modernas drēbes, bet man bija vairāk. Man bija mans dēls. Tie ir daži no gadījumiem, un kāds no māmiņām un bērniņiem, kur ir bijuši kopā ar mums kādu laiku. Paldies par uzmanību.